Dziesmu un deju svētki nekad nav tikai skaisti izdziedāti akordi un precīzi izpildīti deju raksti. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kas šos svētkus rada un piepilda. To pierāda arī Nulle Toronto aizvadīties 16. dziesmu un deju svētki Kanādā. Portāla latviešu.com žurnāliste Līva Karlsone arī pati piedaloties svētkos dzirdēja un izjuta daudzas no šiem stāstiem. Tautstērpu uz augstceltņu fonu un to nēsātājiem veltīti smaidi un jautājumi, no kurienes esat? Skati, kas aizvadītajā dienās Toronto ielās, nebija retums. Dziesmu un deju svētki ir ieņēmuši lielpilsētu. Lai tiktu līdz svētku kulminācijas notikumiem, kopkora koncertam un deju lielu uzvedumam, daudzas stundas jāpavada garos un vērtīgos mēģinājumos. Te sastop dziedātājs no Zaubes, 694 cilvēku liela pagasta Latvijā. Aizvadīto dziesmu svētku iedvesmots vietējā veikala īpašnieks, kurš pats korī nemaz nedzied, nolēmis pagasta korim jāskan arī pasaulē. Ar labvēļa finansējumu gan ir bijis par maz, tāpēc koristi nodibinājuši biedrību, rīkojuši koncertus par ziedojumiem, palīdzējusi arī pašvaldība, draugi un radi. Vesela kopiena sanākusi kopā, lai Zaubes koris nonāktu Toronto. Organizējot pasākumus un sevi visādi reklamējot un paši, protams, arī no sevis personīgi ieliekot visus līdzekļus, kas ir, mēs visi centāmies un nokļuvām šeit. Un dažiem, piemēram, šie ir pirmie braucieni ārpus Latvijas. Māma likvidēja lopus, un es savus pārdevu visus. Lai sanāktu biļete un tiktu šitajiem. Ar tikpat lielu entuziasmu sporta hālē savam iznācienam deju lieluzvedumā gatavojas no visas pasaules sabraukušie dejotāji. Dalībnieku jaudu un ieguldījumu redz un novērtē arī Latvijas prezidents. Jūs tikko minējāt šos fantastiskos aizkustinošos piemērus. Tas, ka cilvēki tiešām tik ļoti daudz sevi ziedo savu laiku, savu naudu, dažreiz pat mantu, tas tikai liecina, ka tādu tautu pievērēt būs grūti. Mēģinājuma process ir skaists, vienojošs, bet nereti arī nogurdinošs. Bet kas ir nogurums, ja vakarā iespēja atpūsties? Dziedot un dejojot, protams. Kopkora koncertā izskan arī vairāki jauni darbi. Visjaunākā autore ir Laura Legsdiņa, kurai nesen apritējis 21 gads. Viņa radījusi apdari tautas dziesmai Vēlējosi, skalojosi. Es pandēmijas laikā sāku prieka pēc apdarināt tautas dziesmas, jo visa sabiedrībā bija mājās un bija tāda noguruma sajūta. Vajadzēja kaut ko uzmundrināt, kaut ko darīt, es spēju. Un es sāku aranžēt un iefilmēt visādas dziesmiņas un tur laidu pa video. Un viens komponists, Juris Ķeniņš, tos redzēja. Un viņš teica, Laura, vai tu neesi kaut kad padomājis par komponēšanu? Ir ārprāts dzirdēt kaut kas, ko es tikai tā sacerēju uz koplītes, tur kaut kur mežā viena, un ka 1000 cilvēki to iemīlē un to ar savām balsīm un stīgām to dara dzīvu, un tas tik skaisti izklausījās. Koncerta programma ir augstvērtīga un brīžiem dziedātājiem izaicinoša, bet tas nebija šķērslis labākajām draudzenēm no Austrālijas, kas nolēma pieteikties svētkiem un divatā mājās iemācīties visas dziesmas. Dziesma ir mīlestība. Un mēs tā gribējām piedalīties un arī ar citiem latviešiem. Un tiešām tik skaists un vienreizēji patīkami. Jā, un tā ir kopīga sajūta, jo mēs visi esam latvieši, mēs visi runājam to pašu valodu, mēs varam dziedāt visās pašas dziesmas. Tas ir brīnišķīgi kopīga sajūta. Šeit bija viss.
te bija visskanīgākie akordi, visskaistākās klusuma paudzes, te bija asaras, te bija smaidi, te bija neskaitāms sveiks, lai dzīvo. Un šeit ir patiesa un īsta latviešu dziesmu svētku atmosfēra. Dziesmu un deju svētki Toronto aizvadīti, bet apņēmīgākie jau meklē nākamos citā pasaules malā. Līva Karlsone, Latviešu.com speciāli Latvijas televīzijai no Toronto, Kanādā.